Tā nu ir sanācis, ka atkal daudz cilvēku sūdzas par vienu un to pašu. Šoreiz par to, ka esot pazudušas dažos rajonos zīmes, dodiet ceļu. Tagad tur šo zīmju trūkumu dēļ notiekot avārijas. Vai jūs zināt, ko nozīmē šīs te zīmes? Konkurss vecajiem autovadītājiem. Tātad zīme ir dzīvojamā zona un dzīvojamās zonas beigas. Šī zīme nozīmē ļoti daudz, ko piemēram par to, ka nedrīkst šīs zīmes darbības zonā ilgi darbināt mašīnu, sildīt motoru. Tāpat ir ļoti vēl daudz citu noteikumu, kas jāievēro šīs zīmes zonā, bet svarīgākais ir, ka te ļoti iespējams var notikt avārija. Jā, var notikt negadījums, jo cilvēki tik labi nezina satiksmes noteikumus un neatceras, ka noteikums 157. pantā ir rakstīts. Izbraucot no dzīvojamās zonas, transporta līdzekļu vadītājiem jādod ceļš citiem satiksmes dalībniekiem. Tātad zīme dzīvojamās zonas beigas nozīmē arī to pašu, ko zīme dodiet ceļu. Es pieļauju, ka daudziem šoferiešiem par to līdz šim nebija nejausmas. Tieši tāpat, kā nevienam nav nejausmas, ka dzīvojamā zonā ir jābrauc ne ātrāk kā 20 km/h. To nu šajās jaunizveidotajās zonās neievēro neviens. Taču ir vēl rinda noteikumu, kas jāzina par šo tēmu. Lūk, tipiski iebrauktu pagalmā, no kuras izbraucot mēs vienmēr uzmanītos un dotu ceļu visām mašīnām, kas brauc garām. Bet ja šī iebrauktu atrodas dzīvojamā zonā, lūk tās zīmes darbības zonā, tad šeit darbojas labās rokas likums, un pat ja jums šķiet, ka jūs braucat garām pa lielāku ceļu, labās rokas likums. Atcerieties! Lūk, ja nav citu zīmi, dzīvojamā zonā darbojas labās rokas likums. Un kas tikpat svarīgi, noteikumos ir rakstīts, ka šeit gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa brauktuvi visā tās platumā. To pat paši gājēji vēl nav atklājuši, ka viņiem te ir dotas tādas tiesības, bet prognozēja, ka pašvaldības viņiem to ātri ierādīs. Tādējādi, ka dzīvojamās zonās vairs netiks attīrīt no sniega trotuāru, jo cilvēki tur drīkst iet pa braucamo daļu, priekš kam trotuārs. Tā kā autovadītāji, ja nu jums ienāk prātā ignorēt noteikumu punktu par 20 km/h šajā zonā, tad atcerieties, ka pa brauktuvi ejoša gājēja notriekšana šeit būs jūsu vaina. Viņam ir tiesības te staigāt. Lūk, lielākais krustojums Mārupē ar visām lampiņām un zīmēm, un arī tas robežojas ar dzīvojamo zonu. Un neaizmirstiet, ne tikai Mārupes iedzīvotāji. Tāds pašs zonu zīmes ir salikts arī tagad Teikā, Čiekurkalnā, vēl šur tur. Tā kā esiet modri. Turpmāk šī zīme nozīmē to, ko agrāk nozīmē zīme dodiet ceļu. Tātad šī zona ir viena vienīga uzmanīšanās un rūpes autovadītājiem. Un jāuzmanās pat brīdī, kad šī zona beidzas. Bet noteikumos ir vēl viens pants, kura ievērošana ir praktiski neiespējama šādās plašās, vairākas kvartāls aptverošās zonās. Tas ir 155. pants. Transporta līdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās ir atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Tātad katru, kurš atbrauc ciemos pie ļaužiem, kas dzīvo savā dzīvojamā zonā, var sodīt par elementāru stāvēšanu ielas malā, jo tā nav speciāli paredzēta stāvvieta. Gan jau ceļu policija drīz to pamanīs, jo tauta jau ziņo, ka Katlkalnā un Rāmavā, kur jau kādu laiku arī ir dzīvojamā zona, ceļu policija jau ir atklājusi jaunu vietu, kur ieslēgt radaru. Tātad gaidiet, gan jau drīz sodīs arī par stāvēšanu. Lūk, un šeit uz Sējas ielas Mārupē nekas izņemot to zīmi neliecina, ka priekšā ir tēriņu liela iela, kurai būtu jādod ceļš. Un ja šoferīts nezin, ko tā zīme nozīmē un nepiestāja, lai palaist cits mašīnas, kas pa avāriju var sanākt. Taču nelaime ir pavisam kur citur. Cilvēks vienkārši nezina noteikums un jau šajā dzīvojamā zonā nav braucis 20 km/h, jo 20 km/h gluži izskies galvenā ceļa nav iespējams, ja cilvēks ir daudz maz piesardzīgs. Tā kā visi te nesās stipri ātrāk, to zīmi neievēro, avārijas notiek diezgan bieži. Uzmanieties gan Mārupē, gan citās vietās, kur atrodas šī zīme, kas tagad ir ienākusi modē. Daudz jums sastāstījām, un diez vai jūs to visu no vienas reizes atcerēsieties. Bet vismaz tie, kam ikdienā jābraukā pa šīm zonām, lūdzu pārlasiet vēlreiz satiksmes noteikumos 13. nodaļu. Tā ir 41. lapusē.